skujkoku jeb boreālie meži. Latvijai raksturīga ievērojama dabas daudzveidība, jo tā atrodas jaukto mežu pārejas joslā ar ziemeļa skujkoku un mērenās joslas platlapju mežiem. Šeit sastopamie skujkoki jeb boreālie meži ir ļoti atšķirīgi. Tos veido gan priežu, gan egļu meži, un nereti tie mīs ar dažādām lapu koku, bērzu un apšu mežaudzēm. Izplatītākie Latvijā ir parastās priedes meži. Šo ainu veicinājusi priedes pielāgošanās pat sausām un barības vielām nabadzīgām augsnēm. Priedei ir dziļa mietsakne, kas spēj nodrošināt augšanu arī šādā vidē. Priežu mežos ir labi gaismas apstākļi, kas padara šos mežus piemērotus saules prasīgajām zemsedzes sugām, piemēram, melenēm, zilenēm, viršiem un dažādiem ķērpjiem. Auglīgākās vietās kopā ar priedi aug arī egles un lapu koki. Priežu mežos nozīmīgs dabiskais traucējums ir uguns, ko izraisa kokos iespēris zibens. Priedis ir pielāgojušās uguns ietekmei ar tām raksturīgajiem, augsti novietotajiem vainagiem un biezo mizas krevi. Tāpēc ugunsgrēkos iebojā tikai daļa koku, bet atklātajās vietās pēc tam sāk attīstīties jauna koku paudze. Sadegušajos kokos zem mizas mājvietu rod deguma krāšņmabole, kurai ir īpaši taustekņi ar receptoriem, kas palīdz atrast ugunsgrēkus pēc dūmu smaržas. Tāpat vairākas augu sugas, silpurenes un bohēmijas gandrenes, priežu mežos parādās tieši pēc meža degšanas. Ugunsgrēku pārcietušie koki sasniedz lielu vecumu. Uz to stumbriem redzamas ugunsrētas. Vecos priežu stumbrus un resnos zarus apdzīvo īpašas tikai šādiem kokiem pielāgojušās kukaiņu sugas, piemēram, priežu sveķotāja koksnegrauzis. Latvijā bieži sastopami arī parastās egles meži. Neskatoties uz nosaukumu, pārsvarā šos mežus veido egles ar jauktām citu koku sugām. Tie ir ēnaini, nereti mitri, līdz ar to dažādām sūnu un augu sugām, piemēram, papardēm un apdzirām, rodas augšanai nepieciešami apstākļi, bet uz vecākiem egļu stumbriem sastopamas retas ķērpju sugas. Egļu mežos ir daudz atmirusī koksne, gan nokaltuši koki, gan dažādu izmēru kritalas, kas kalpo par mājvietu dažādām sugām. Šeit, piemēram, atrodas gan liesmainās egļu piepes, gan lapu koku svečtursēnes, kas liecina par meža vecumu. Eglēm ir sēkla sakņu sistēma, tāpēc par galveno dabisko traucējumu ir kļuvušas vējgāzes. Vējš izgāž atsevišķus kokus vai to grupas, un to vietā strauji attīstās jaunas koku un zemsedzes sugas. Sausie koki veicina daudzu sugu saglabāšanos, un to starpā ir arī tādas sugas kā baltmugurdzenis, mežvirbe un melnā cilna. Meži spēj atjaunoties un nodrošināt to bioloģisko daudzveidību, pateicoties sugu pielāgošanās spējām un dabiskajiem procesiem, kas tajos notiek. Katra mežā esošā norise ir saistīta ar kādu citu, tāpēc svarīgi ir šos dabas ritmus neizjaukt un saglabāt meža ekosistēmas pastāvību.